Čau tev, kas tu mums šobrīd skaties vai arī klausies. Mēs esam mūsu nākamajā sarunā, un šoreiz esmu uzaicinājusi Elīnu Lohi. Es pierakstīju tavu uzvārdu, jo es vienmēr aizmirstu, kāds ir pareizs uzvārds, un es ejam googlēt. Tas vispār ir latviešu, no kurienes tāds uzvārds ir? Uzvārds vispār ir no Čehijas, jā. Jo vīra vecvectēvs savā laikā atbrauca no Čehijas, lai celtu Jelgavā cukurfabriku. Bet man pirms tam bija uzvārds Ponkratenko, tā kā tas bija vēl sarežģītāks. Ok, bet es vienmēr domāju, tu kādu ārzemnieku saprecējusi vai kā, nezinu, kā tu tā vēsture ir bijusi. Labi, kāpēc es uzaicināju Elīnu? Tāpēc, ka es pat ar Elīnu iepazinos pagājušajā gadā, un tas būs viens no stāstiem, kā mēs iepazināmies, un tā arī būs viena no tēmām, par kuras vēlos runāt. Jo, Elīna, tu manā izpratnē arī esi businesswoman, jeb uzņēmēja, jā, un es tagad nekaunīgi vienkārši izmantoju tevi, lai paprasītu kaut kādas biznesa idejas, kad man vajag kaut kādu konsultāciju. Es mācos no visām šīm gudrajām sievietēm, kā tu, kas saka, ka vajag tīklot. Un tīklošana būs viena no tēmām, par ko es vēlos parunāt. Tad vēl es pierakstīju, zinu tavu stāstu, kā tu atradēji darbu Kalvi coffee shop, jeb Kalves, kā tas ir, kafijas tirgu? Kafija. Tā arī ir, jā. Grauzbāta. Kur man tas likās ļoti interesanti. Un es arī zinu, kā tu cīnies ar saviem perimenopauzes simptomiem. Tā kā, cik tu daudz būs gatava stāstīt, par to arī parunāsim pēc tam. Bet sākumā tīri par iepazīšanos. Ja godīgi, Elīna, tu pati man uzrakstīji, tāpēc, ka es tobrīd jau popularizēju, promotēju savu grāmatu Karsti, un tu uzrakstīji, ka tu labprāt atnākt uz atklāšanu un arī izlasīt un padalītos ar to grāmatu. Un tam man likās, wow, nu, ka tā cilvēks uzraksta un pajautā, un pēc tam es sāku domāt patiecībā, cik forši, ka tu uzrakstīji, un tad, cik es arī vēroju tavu Instagram kontu, ļoti daudz šādi, tā saka, laikam tā tīklošanās ar cilvēkiem. Ko tas tev pašai prasa, un cik sen tas tev ir tā kā princips, ka ir jāiet ārā un vienkārši jārunā un jāuzrunā dažādi cilvēki nezināmi? Es tagad domāju, kā lai to pasaka, jo no vienas puses varētu teikt, tas man ir tā kā asinīs, bet īstenībā jau tā nemaz nav. Tas ir tāds treniņš. Man liekas, ka es to uzsāku pirms vairākiem gadiem. Mums bija vienas LinkedIn apmācības darbā, kur mums stāstīja, cik svarīgi ir tīkloties, cik svarīgi ir uzrakstīt pēc pasākuma, ka tev kaut kas ir paticis. Un es to savā ziņā kaut kā, man liekas, 16. gadā sāku lēnām darīt. Nevis tikai paturēt pie sevis, ka man kaut kas patīk, bet vienkārši rakstīt cilvēkiem. Un es sapratu, ka man tas iedod ļoti foršas, pozitīvas emocijas un ļoti foršas sajūtas. Un tā es arī sāku darīt, un tad es arī, ja es pamanu, kad kāda forša grāmata nāks ārā, tad es varbūt jau uzrakstu. Ja man ir paticis kādā konferencē, ka kāds ir uzstājies, es noteikti būšu no tām, kas uzrakstīs un pateiks paldies. Un tādā veidā es paplašinu arī savu redzesloku, es paplašinu arī cilvēkus, jo reizēm cilvēki ir ļoti atsaucīgi pēc tam. Mēs esam sarunājuši kaut kādas kafijas pēc tam aiziet un iedzert. Un tad tas kaut kā ir iegājies, un es teiktu, ka es jau kaut kādus vismaz 10 gadus tā darīju. Bet kā ir tad joprojām tomēr iekšā, kad ir tā, ka tu raksti, ka ir bišķīt tā bailīt no noraidījuma? Protams, un tā bailīte ir vienmēr, un tie noraidījumi ir arī bijuši, un ir bijuši noraidījumi, un savukārt ir pagājis kaut kāds laiks, un tie, kas man ir pirms tam pieņemsim noraidījuši, tie cilvēki paši man teikuši, hei, varbūt aizejam uz kafiju. Tā kā arī tā tas ir bijis, un to noraidījumu es vienmēr mēģinu, tā kā, ka tas nav pret mani, bet šajā dzīves posmā tas cilvēks nevar. Ne jau tā, ka viņš varbūt arī nemaz negrib, var jau būt, ka viņš arī nemaz negrib, bet ka šajā dzīves posmā tā kā nevar. Un es to tā pieņemu, un noraidījumi ir bijuši, un viņi diezgan daudz ir bijuši. Un ir arī sāpīgi bijuši. Sāpīgi tas tieši kaut kādā intonācijā, ka konkrēta personība tev atsaka, kas to sāpīgi ir? Tā kā, kad es biju ekspektējusi, ka visticamāk šis cilvēks tā kā piekritīs, un viņš tomēr tā kā nepiekrīt, un tad ir bišķiņ tāds domas spēks, vai tas ir pret mani, tas jau arī mazliet, es tā kā ar to mazliet arī strādāju. Nav tā, ka es to ļoti viegli uztveru. Kāpēc man likās interesanti šis tev tā kā tīklošanas veids? Jo es pat pēc tam sāku domāt, ka man kaut kā arī, kad es redzu ekspertu, kurš saka, ka vajag tīkloties, vajag iet uz pasākumiem, ka tas saistās tieši ar šo, ka tu ej uz pasākumiem, kur ir milzīgi pasākumi, saņem drosmi, tu ej ar klāt, un man asies ar šausmīgu nogurumu pēc tam, ja, ka es tur aiziešu un tad mēģināšu un pārlauzu sevi. Bet tas, kas man patīk tajā tavā metodē, ka tu uzrunā individuāli,
Es zinu, Mhm. tur arī eju uz pasākumiem un pieļauju, droši vien neklāt cilvēkiem, bet šis tomēr tā metode ir, ka tu uzraksti individuāli, ka tas nav tāds ar masveidu, un tad tu arī droši vien daudz vairāk var veltīt uzmanības tam cilvēkam, un jums arī vairāk tāda tiešā komunikācija izdodas satikties, ne? Ka šī ir Jā. tā atšķirība, ka tu nevis vienkārši eji uz pasākumiem, ko droši vien arī vajag darīt, bet šis individuālais gājiens. Nu, es arī man ir bijuši tie lielie pasākumi, kur es, nezinu, pieeju klāt pie cilvēkiem, tā kā iepazīties. Un, man liekas, ka Dagnija Lēņa to mācīja, un pēc tam viņiem visiem ir jāuzraksta. Nu, es nespēju uzrakstīt tiem visiem cilvēkiem, jo es arī saprotu, ja viņi visi man teiks, aizejam uz kafiju, es nevarēšu to nemaz man nemaz nebūs resursi, lai to izdarītu. Tāpēc es teiktu, jā, es to individuāli daru, izvērtējot arī savas spējas un iespējas. Mhm. Vai tev ir kaut kādas tā kā standarta frāzes, ko tu esi izstrādājis, kā tu uzrunā to cilvēku, kad viņam raksti? Piemēram, Baiba Rubis podkāstā mums teica, tu piemēram meklē darbu, bet uzraksti, es vēlos jūsu padomu, ja? Un tu nesaki, es meklēju darbu, neejam kafijā. Vai tev ir kaut kāda frāze, kā tu, nu, kas ir tāda tā kā neitrālāka un vienlaikus tomēr uzrunājoša tam cilvēkam, kā tu raksti, kāpēc tu vēlies aiziet kafijā? Man nav tāda standarta frāzes, nē. Man liekas, ka man tajā brīdī tas ir tāds impulss, kas, tā kā varētu teikt, rodas no sirds, kad tā kā es gribētu, tā kā es tev īstenībā arī uzrakstīju, ka es sapratu, ka es tev varu noķert Tallinā. Un tā kā man regulāri sanāca būt Tallinā, es tev vienkārši tā, es pat varētu teikt, tiešām joka pēc uzrakstīju, ka varbūt aizejam uz kafiju Tallinā. Es nezināju, ka tu piekritīsi un vai tu vispār tā kā atnāksi, bet kaut kā mēs nonācām beigās līdz tam. Tas skaties pēc individuālā, katras Jā. konkrēta individuālā situācija, tu pasaki paldies par konkrēto pasākumu vai kas tev patīk, un Es tad neaicinu vienmēr pēc tam uz kafiju, nē. Es arī saprotu, ka visi cilvēki nenāks ar mani uz kafiju, nu tādā ziņā, bet es uzrakstu to paldies, tas ir neatkarīgi no kaut kā, kas man, piemēram, ir paticis, vai arī man patikusi kaut kāda grāmata ir, vai tulkotājs kāds darbs, es veltu tās pāris minūtes, nevis tikai nodomāju pie sevis, bet es uzrakstu tiem, teiksim, cilvēkiem. Kādi tev jau vajag kaut kādu konkrētu, piemēram, profesionālu? Viens ir šis, ka tu vienkārši gribi varbūt iepazīties, paplašināt savu to tīklu, bet ja tu gribi saņemt kādu konsultāciju kaut kādā konkrētā jomā, piemēram, vai arī tad tu rakstītu cilvēkam, teiktu, man šobrīd situācija, labprāt uzklausīt jūsu situāciju vai versiju. Tu rakstītu arī? Tieši šobrīd esmu tādā dzīves posmā, kad es esmu tā kā iestrēgusi darbā ar vienu uzdevumu, kurš, es domāju, ka nav nekas sarežģīts, bet es netieku ar viņu šobrīd galā. Kā es darīju? Es vērsos pie pāris paziņām, vai viņu nozarē ir kāds cilvēks, kurš man varētu palīdzēt. Es iebrīfēju to situāciju, un tā es nonācu pie kontaktiem, ar kuriem es šobrīd satikšos jau par konkrēto situāciju. Tā LinkedInā uz dullo rakstījusi es neesmu, nē. Nu, tā kā šādā jomā, jā. Ar to chatbotu aprunājies, lai pajautātu viņam padomu, vai nebūtu tavai situācijai? Es apvaicājos un atbildes arī saņēmu, bet tur bišķiņ ir tāds cilvēcīgais vairāk, tur ir par tādām soft lietām vairāk, kā to izdarīt. Nē, to nianses vajag, ja? Jā, bet likumdošanas nianses viņš ļoti labi iedod. Nu, es, piemēram, pēdējās 2 dienas sēžu un viņi taisa savu biznesa plānu, ja, kas ir mans šī brīža plāns un mans ilgtermiņa plāns. Jo es sapratu, ka man vajag kaut kādu fokusu, kas kaut kā pišķi raustos, un tad arī viņš man tur skaidro, kas ir project-based, ka es šobrīd uz projektiem vairāk strādāju, bet kā veidot tādu sistemātiskumu. Un, man liekas, pa lielam ir ok. Bet, protams, ka jādomā līdzi, jā, es nepiekrītu visam, ko viņš man saka, bet ir tā pabrainstormot, sameklēt virzienus, ko tālāk, manuprāt, ļoti labi var noderēt chatbots. Nu, šo es mācos no tevis tagad, jā. Tā kā Jā, paldies, ka runā par to un izglīto mūs. Nē, es reāli sataisīju plānu, man uzstīts plāns, kas ir, es saku, kas ir man šā brīža prioritārie darbi, kas ir mans kodols, ko es mēģinu pārlikt, kas ir tas mans produkts, jā, lai es nenovirzītos no tēmas, un viņš izstāstīja, es pie ChatGPT šobrīd aizgāju apakaļ, man bija Gemini, bet tas man ir nokaitinājis, un es zinu, ka visi saka par Claude, bet es tomēr izlēmu Jā, šobrīd. mums tieši ceturtdien mācībās teica, ka tagad Claude esot vislabākais. Es neesmu sākus vēl lietot to. Visiem ir Claude, bet tas, ko es tikko aprunājos ar Rīvetu Kažo, kuri man tāds guru parēja, jo viņi ļoti visas tās tehnoloģijas visu laiku pārbauda, un viņi saka, viņai joprojām patīk ChatGPT, bet viņi arī abonē to dārgāko modeli. Tā kā vienmēr arī zina, ka cilvēki iesaka pajautāt, kuru modeli viņš abonē. Tas tam arī ir milzīgi nozīme, un patiesībā tie labie modeļi, kas dod tās foršās funkcijas, piemēram, kalkulēšanai, aprēķiniem, tas viss ir diezgan dārgas. Es domāju, sieviete kā individuāli strādā, ja tev uzņēmums neapmaksā, es nezinu, cik daudz atļauties tur 150 eiro mēnesī maksāt. Tā kā šis vienmēr, kad kāds iesaka modeli, manuprāt, ir nākamajam jautājumam jābūt, cik tu par to maksā, kuru līmeni tieši tu izmanto. Jo man ir tie pa 20 laikam, tas man ir. Man arī, jā, es neesmu
tev maksāt. Man šķiet, ka man arī īsti nav. Es labāk aiziešu, tomēr es tev piezvanīšu, pajautāšu biznesa idejas jautājumus. Klau, sākam par to, kā tu nonāci Kalvē. Es tādu īso ievadu no tā, ko esmu sapratusi, jo es gribu pie tām beigām nonākt. Tu kādreiz strādāji bankā, jā? Jā. Finanšu jomā, un tad tu izstāsti, kas notika, kādēļ tu izlēmi mainīt kaut ko savā dzīvē, jo tā īsti nebija pusmūža krīze. Es saprotu, tu vēl nebija pusmūžā. Biju. Tā bija. Nu? Man bija 40. Tas bija Šobrīd gadu. 44. Tad tas bija visam nesen, likās, ka senāk tajā bankā bija. Nē, tas bija pirms 3-4 gadiem. Ok, tad izstāsti. Beigās, tātad es pirms tam strādāju Altumā, finanšu jomā, pēc tam es nonācu bankā. Man bija brīnišķīga darba vieta, un tas viss saslēdzās, man liekas, kopā ar to, ka man ir 3 meitas, un meitām arī tajā brīdī jau bija kaut kādi 10, 11 gadi. Man ir dvīnītes, tāpatās kā tev dvīņi un vecākā meitiņa. Un kaut kādu dzīves posmu es biju ļoti visu veltījusi bērniem, ģimenei, tā kā viss bija pakārtots kādam citam. Un tad es nonācu posmā, ka ir foršs darbs, ģimenē viss ir arī kārtībā, bet es ļoti jūtos tā kā, es nesaprotu, kas ar mani notiek. Es jūtos tāda diezgan nelaimīga, es jūtu tādas depresijas pazīmes jau bija, un es nevarēju saprast, ko vispār ar savu dzīvi darīt. Un es sāku meklēt atbildes, kas notiek. Un tad man nonāca manā redzeslokā Džeimsa Hollisa grāmata Viduspārēji, man viņa arī tagad līdz šeit ir. Un es izlasīju to grāmatu, es biju arī pie Jūra Rubeņa uz vienām mācībām, un es sapratu, un arī Dante par to daudz runā, par to apmaldīšanos dziļā mežā. Un es sapratu, ka man ir tā viduspārējas krīze, kad es esmu visu veltījusi citiem, bet es pati vispār nezinu, ko es pati gribu. Es pat nemācēju sev atbildēt, ko es gribu ēst brokastīs, jo es zināju, kas ir jātaisa bērniem un ko citi tā kā grib darīt. Un tad tādā ilgstošākā periodā tam visam ejot cauri, es nonācu pie secinājuma, ka es iešu prom no darba un lekšu bez izpletņa, tā laikam to var saukt. Es biju uztaisījusi sev finanšu izpletni, bet es aizgāju projām bez zināšanas vispār, ko es darīšu tālāk un kādi būs tie mani nākošie soļi. Un tas bija ļoti bailīgi, jo nebija jau neviens garantijas, ka mani vispār kāds ņems darbā, vai es vispār kādam būšu vajadzīga, vai es varbūt vispār esmu tikai iedomājusies, ka es esmu kaut cik jēdzīgs darbinieks. Bet kaut kur pakausī bija tā sajūta, ka skatīsimies, kā būs, un varbūt, ka viss saliksies. Un tad, kad es to lēmumu pieņēmu, jo es viņu nevarēju pieņemt kaut kādus 9 mēnešus, kā saka, es gribēju, bet es baidījos. Tad, kad es viņu pieņēmu, tad tik labi palika. Un es aizgāju projām, jā. Un 9 mēneši nedarīju neko. Pirmkārt, mans dīvāna eksperta komentārs, 9 mēneši, manuprāt, ir sīkums. Es arī ieskaitot šo, kas gadiem mīcās un nevar saņemties aiziet. Tev gan bija tas, ka tu nezināji, uz ko tu aizēji, vai ne? Tu paši aizgāji projām pie finanšu spilvenes, tu apzināti uzkrājas pie finanšu spilvenes, ko piedomāji. Tas, ko arī eksperti tomēr iesaka, ja tu maini, bet tev ir jābūt. Uz cik mēnešiem tev bija finanšu spilvenes, kā tu rēķināji? Man bija visus tos 9 mēnešus, es biju iekrājusi, man bija vismaz kaut kādas 6 mēnešu algas, ko es biju iekrājusi. Okay. Tas man bija tā kā drošībai, bet es arī zināju, ka es biju ar sevi godīgi arī parunājusi, ka es pirkšu mazāk, man īstenībā ļoti maz ko vajag, jo man bija tajā brīdī, kad strādāju arī vēl tajā bankā, man bija tie visi savi tie pirkumiņi, kas, es jūtos slikti, man vajadzēja to dopamīnu, es tikai sūtīju paciņas, man tās paciņas nāca, es pat viņas nevēru vaļā, es viņas kaut kur liku malā, man vienkārši vajadzēja to prieciņu tajā brīdī, kad es kaut ko sev nopērku, un tad es sapratu, man tās visas paciņas nevajag, man tiešām neko šobrīd nevajag, es vienkārši gribu justies labi, un es gribu saprast, ko es vispār gribu. Cik ilgi šis process saprašanas, ko tu gribi un ko tu darīji, lai nonāktu? Tu aizgājies no darba, un tagad tu esi bez darba, bez saprašanas, ko tu īsti gribi. Kāds ir tas process tālāk, kas notiek? Pirmajā brīdī man bija tā foršā sajūta, ka es sapratu, ka es varu darīt visu kaut ko, ko es iepriekš nevarēju darīt. Tad es tur uz kaut kādiem retrītiem braucu, uz elpošanām. Es lasīju tavā grāmatā, ka tu arī līdzīgi visu kaut ko esi darījusi, meklēju, kā saka, kaut kādu atelpas brīdi kaut kur. Jā, es biju uz elpošanām, uz jogas nometnēm, mazliet vairāk veltīju laiku sev.
Un tad es aizgāju Santiago ceļu. Jā, tas bija tāds mans tāds, kā lai saka, nevis sapnītis, bet tā es zināju, ka tā lieta, ko es kādreiz dzīvē noteikti gribētu izdarīt. Es biju par to daudz lasījusi grāmatas, un tad man likās, nu kad tad vēl jāiet tagad ir. Un Mhm. īstenībā tas Santiago ceļš, es biju 3 nedēļas projām. Es neteiktu, ka viņš man iedeva atbildes, bet tas ceļš man iedeva tādu paļaušanos dzīvei vairāk par to, kā tu ej. Tu vari tā kā no tāda putnu lidojuma redzēt, kā tu ej, kādus cilvēkus tu satiec, kad tajā laikā kāds arī iziet, un kāpēc tieši mēs tur sakrustojamies. Un tas cilvēks man pasaka kaut kādus zīmīgus vārdus par mani, jo mēs reizēm īstenībā citos redzam vairāk nekā mēs paši sevī redzam. Un tad es tā kā gāju tā kā tādā krātuvītē, tikai vācu tās visas lietas, ko es tur saņēmu, un visvairāk, ko es nu, tā kā, ko es iemācījos, ir paļauties dzīvei, jo tur bija dažādi izaicinājumi, tad tur, piemēram, lietus līst un nav kur paēst, bet katru reizi atrisinās tās situācijas. Protams, ka dzīve vienmēr nav kā Santiago ceļš, bet es katrā ziņā tajā ceļā ieguvu tādas lietiņas, kas mani ļoti, ļoti stiprināja. Ka ir vienkārši jāiet, arī, piemēram, seju, es nezinu, kurā virzienā tur ir tā kā krustcelis, kurā iet, tad tev ir jāpieņem tas lēmums, un tu ej uz to vienu. Tu iekšējo jūti, jo atbildes jau mūsos ir, bet mēs tajā ikdienas skrējienā esam tur paķēruši visu kaut ko tik daudz, ka mēs nevaram sevi saklausīt. Un tur ejot, man tas izdevās. Un Mhm. es ieguvu to, ka dzīvē viss sakārtosies, ir vienkārši kaut kas jādara. Arī, nu, tā kā, nu, tu nevari sēdēt, tev ir jāiet, bet tad tu satiec cilvēkus un sakārtojās. Nu, labi, tu saprati, ka nevajag sēdēt un gaidīt un čanelot enerģiju no kosmosa. Kaut kas ir jādara. Ko tu darīji? Tu izgāji to ceļu, bet ko tu darīji pēc tam praktiski, lai tā kā mēģinātu saprast, ko darīt un kā tu varētu atkal gūt ienākumus? Jā, tad es atgriezos. Un toreiz beig forši sakrita, es pieteicos, vai mani uzrunāja viena rekruiteru kompānija, nu tā kā headhunter, vai kā viņi pareizi izsaka latviski, jā. Un ļoti ātri es tiku pie vienas darba vietas, jā, kurā es gan nostrādāju tikai 3 mēnešus, bet es ļoti ātri tiku pie darba, jā. Un tajā brīdī es tieši domāju, cik labi viss salikās, tā ļoti ātri forši salikās viss. Mhm, mhm. Bet nu, rezultāts nebija tik salds. Izstāsti, kas notika tajā. Kāpēc tikai 3 mēnešus? Jā, un te es arī gūmu tādu mācību par Mhm, domu spēku, jo es gribēju darbu starptautiskā uzņēmumā ar labu algu. Es to visu dabūju, bet es vīlos tā kā kolēģos un es vīlos tā kā tajā darba vidē. Un tā kā es arī biju sākus Mot Latviju darboties, kas ir jauniešu tāda programma, kur mēs runājam daudz par drosmi, par vērtībām un par drosmi dzīvot un par apkārtējo vidi, tad izvērtējot visas tās lietas, es sapratu, ka man no šīs darba vietas ir jāiet projām, un es aizgāju projām pēc 3 mēnešiem, jā. un tu atkal aizgāji, nezinot, uz kurien tu ej, vai ne? Jā. Nebija tā, ka tev ir kaut kāds nākamais garantija, re, kur ir mans nākamā siltā, drošā vieta. Tu aizēji atkal uz nezināmo Jā, nosacīt. un šoreiz arī man nebija nekāds baigais drošības pilvens sakrāts, jo es jau visu biju iztērējusi, jā. Un šis bija tādā ziņā tas nebija viegls lēmums, bet es sapratu, ka, nu, kaut kas ir jādara. Es neesmu vairs tajā vecumā, ka tu vienkārši esi gatavs tā kā ciest. Es sapratu, ka nē. Mhm, mhm. Jā. Jā, un tad kas ir tas nākamais posms, jo pēc tam seko kalve, bet kas ir pa Vēl vidi? starp šo un starp kalvi bija arī es ar vīru kopā pastrādājām. Un es abrīnoju jebkuru, kas un cepuri nost, tie, kas spēj sastrādāties. Mēs abi laikam tādi diezgan enerģiskas personības esam, un mums gāja labi, bet brīžiem arī tomēr es sapratu, ka, nu, neiet galīgi labi, ka, nezinu, tas ir mans ego arī, un kaut kā mēs abi mums tur gāja dzirkstēls pa gaisu, un es sapratu, ka man vajag izkāpt no tā tomēr ārā, ka viņš ir baigais mālācis, ļoti labu biznesu, visu daru, bet mēs kopā to nevaram darīt. Tev šim arī vajag kaut kādu savu telpu, ne jau beigās jau paliek viss viens, tev ir māja, viens darbs, viss ir Jā, viens. un mēs beigās viņam pa dienu viņš ir tik aizņemts, ka viņš man var veltīt laiku tikai 11. vakarā, kad Mhm. es jau zinu, ka man ir jāiet tā kā gulēt, un tad viņš man sāk tās sava darba lietas teikt, jā. Jā, viņš ir jākā zina, ka var atļauties, jo tu Jā, parasti darbiniekam tu nevarēsi 11. vakarā, tā kā, nu, ja tu esi normāls priekšnieks sūtīt ziņas. Labi, tad ar vīru arī tu pārtrauc darba attiecības, jā? jā, uzsāku un pārtraucu, jā.
Un tajā Un brīdī man īstenībā šķita, es domāju, kas notiek? Es domāju, kas notiek ar manu dzīvi, ka es vienkārši vispār nevaru atrast savu vietu. Un tad notika vēl trakākais, kad es sāku tiešām meklēt pēc darba sludinājumiem, un es sāku pieteikties uz darba vietām. mhm. Un man tik daudz vispār neuzaicināja uz interviju, man vispār pat neko neatbildēja. Un es sāku tā kā sev domāt, vai tiešām ir tik traki, vai tiešām es biju gatava savas ekspektācijas, es biju samazinājusi ļoti gan algas prasības, gan arī amatus, jo es iepriekš biju tikai vadītāja bankā. Es domāju, es varētu iet jau par speciālistu strādāt. Un nebija nemaz tik viegli. Es vienā uzņēmumā tiku līdz trešajai pēdējai kārtai. Viņi beigās man tomēr nepaņēma, kas arī bija sāpīgi, bet tā atskatoties, es domāju, ļoti labi, ka viņi man nepaņēma, jo es nokļuvu Kalvē, kur man ļoti patīk šobrīd, jā. Kā tu nokļuvi Kalvē, izstāsti? Jā, bet tas ir mans stāsts. Es nezinu, varbūt Kalve to redz kā citu stāstu, bet bija interesanti, bija investoru fórums. Un vispār jau Kalvas fāne vai lietotāja, kafijas lietotājs bija sen, bija investoru fórums, un kurā arī Kalvas līdz īpašnieki piedalījās ar savu IPO stāstu. Un viņi arī dalīja kafiju, un es uztaisīju ar viņiem bildi, jo man likās, ka es arī noteikti pirkšu Kalvas akcijas, un es arī nopirku Kalvas akcijas. Un drīz pēc tam es biju tā kā LinkedInā saņēmusies un ielikusi postiņu, ka es esmu gatava jaunam darba cēlienam. Un tad arī viņi atcerējās mani no tā pasākuma un uzaicināja mani uz sarunu. Un kas vēl ir interesanti, ka, kad man piezvanīja un atsūtīja tos darba pienākumus, es biju kā projektu vadītāja tieši pēc IPO attīstības projektu vadītāja. Un alga arī man nebija nekāda tur ļoti spīdošā, un tas bija tā kā, nu, kāpiens uz leju, teiksim tā, tādā hierarhijā tas bija kāpiens uz leju. Un es pirmajā brīdī domāju, var jau būt, ka kaut kur citur es varu dabūt labāku darbu. Protams, ka tā sajūta bija. Un, nu, tā ir arī par izvēli, vai ne? Ko mēs dzīvē izvēlamies. Un visu laiku jau pakausīju, varbūt neņemšu šo, varbūt kaut kur citur kaut kas labāks būs. Bet tajā brīdī mēs parunājāmies ar uzņēmumu īpašnieku, mēs abi nonācām pie secinājuma, ka tie pienākumi īsti nav man, bet kaut kā izdomājām, nu, viņš arī teica, viņš saka, nu, varbūt pamēģinam. Un es domāju, ko man ko zaudēt ir? Nu, šobrīd man tāpat darbs nav, bija decembris, man bija tā kā gada KPIs, ka man tajā gadā ir jāatrod darbs. Es savā ziņā biju arī tā kā, nu, spiediens man bija. Un es domāju, nu, labi. Un ko es arī sev pati biju paņēmusi. Nu, iepriekš man likās, ka tev ir jābūt ļoti lielam gadu stāžam darba vietās. Un ja cilvēki maina darba vietas, es pati arī domāju, kaut kas ar tiem cilvēkiem nav kārtībā. Kāpēc tas cilvēks vienā vietā ir pastrādājis otrā vietā? Bet man pašai jau šobrīd bija tas pats. Es biju 3 mēnešus pastrādājusi, es biju vēl pāris mēnešus pastrādājusi, un es domāju, nu, es jau esmu visu sabojājusi, vairāk nav ko sabojāt, vienkārši jālec tajā ir iekšā. Un es piekritu. Un pirmo mēnesi, teikšu godīgi, man bija mazliet tādi jautājumi sev, vai es izdarīju pareizo izvēli. Bet tad es atradu arī šajā tā kā pozīcijā tās tavas stiprās puses, kā es varu izmantot, organizēt, strukturēt, vērot līdz termiņus, tā kā uzraudzīt. Un ātri vien arī pēc tam man piedāvāja tā kā paaugstinājumu, un šobrīd jau es esmu tā kā vadības komandā. Mhm. Man patīk kaut kad, ka mēs runājām, ka tu teici, ka es esmu strauja, ja? Ka tev reizēm tā kā kolēģi saka, nu, pišķīt lēnāk, un es tieši, kāpēc man patīk šis formulējums, manuprāt, tas rāda tā kā mīlestību pret sevi, jo es vienmēr saku, es esmu haotiska, vai man arī vienmēr visu vajag un ātri, man nav pacietības, bet man patīk tas, kā tu noformulēji par sevi, es esmu strauja. Tas ir tāda mīlestība, nevis, ka tur es esmu tāda un šitāda, bet kā tev tas izpaužās ikdienā un kā tu nu, varbūt pišķīt tā kā piebremzē sevi, ka vajag dot laiku tomēr arī lietām notikt. Cik tu ļoti izjūti šo, ka es esmu strauja? Īstenībā ļoti, ļoti, un Kalvē es diezgan apzināti ienākot, es sevi ļoti bremzēju sākumā. Aha. Jo es zinu, cik es esmu pieļāvusi kļūdas citās darba vietās, ienākot un ļoti tur ar tā kā daram šitā, jo man vis kaut kādas domas ir prātā un man gribas ļoti daudz ko mainīt. Un es zinu, cik īstenībā esot tajā uzņēmumā iekšā, ja kāds no malas atnāk un tā dara, cik tiem pārējiem cilvēkiem nemaz tas nepatīk. Tāpēc es šoreiz pat darīju tā, ka es pat nākot birojā, es bišķiņ samazināju ātrumu. Es arī
reizēm gan, man liekas, es nenoturējos, bet kaut kādas lietas bišķiņ paturu pie sevis vairāk, apdomāju, un es teiktu, ka es esmu ļoti mainījusies, nekā es biju kādreiz. Kādreiz es varbūt vairāk uzreiz teicu, darīju, daram, kaut ko ļoti gribēju tā kā mainīt visu. Šobrīd es bišķiņ piezemētāk to daru. Bet kā tu to izdari? Tas ir grūti, tas ir iekšā mums raksturā, es domāju, tas straujums, ko tu saki, tas jau ir, nu, tas ir, es domāju, mūsu kā personības daļa. Kā tu apzināti mēģini sev bremzēt, vai tev ir kaut kādas, ko tu iekšēji pats sev pasaki tagad tur? Nu, es noskaitu līdz 5. Es apdomāju, vai tajā mirklī, kad visi jau kaut ko dara, vai šī mana ideja vispār ir vajadzīga. Es noskatu mazliet situāciju, tāpēc es mēģinu katru rītu meditēt, jo es Mm. mēģinu saglabāt to mazliet to vēso prātu, bet ne jau vienmēr man arī tas sanāk. Es bieži vien arī uzcepos par kaut kādām lietām un diezgan tā personīgi paņemu, bet, nu, tas ir tāds arī mans, man liekas, mācība mūža garumā, kur es saprotu, ka man sevi ir ļoti jāpieķer pie šai. Mhm. Savādāk, es varu diezgan ātri arī iekarst un uzkarst, un vispār es jau esmu tāda, kura, ja kaut ko gribu, es varu ļoti iet pāri saviem jebkādiem spēkiem, arī gaidīt, lai visi citi to dara, jo man ļoti gribas to mērķi tā kā tā kā Mhm. sasniegt. Mhm. Un es saprotu, ka nevienmēr tas ir iespējams, ka ir bišķiņ jānomierinās, jāpadomā, un varbūt to mērķi mēs sasniegsim, bet no citas puses. Mhm. Es gribu padalīties, man ir tieši tas pats. Es kaut ko ieraugu, man gribas uzreiz reaģēt, uzreiz risināt, tā kā dabūt arī nost to jautājumu. Un tad man viens gudrs advokāts teica savu metodi. Viņš kādreiz saņem kaut kāds, viņš ir dusmīgs, piemēram, kāds kaut ko nav izdarījis vai kaut ko tam līdzīgi. Viņš vienmēr dod savu termiņu 3 dienas, ka tu 3 dienas nedrīkst atbildēt. Tu nogaidi 3 dienas, tu tās emocijas, lai nokarsti, tad es pieslēdzās lēnā domāšana. Tu šobrīd lasi man jauno grāmatu, ja tur ir ātrā lēnā domāšana, mēs pieslēdzam Precīzi. analītisko. Mēs pieslēdzam analītisko domāšanu, apslāpējam instinktus, un es ļoti mēģinu šobrīd. Un es reizēm pat apzināti piefiksēju šajās 3 dienu laikās, cik ļoti es nomainu tos potenciālos rīcību modeļus, kā man gribas rīkoties pirmajā brīdī, otrajā dienā, trešajā. Gribas skrieties visiem sūdzēties un vēl kaut kā, un tad trešajā dienā tiešām jau ir tāds, ka tas vilnīts ir no tām emocijām bišķīt. Tāpēc es saku, vai tev ir kaut kādas tās savas metodas. Bet tu saki to meditēšanu, cikos tad tu celies, kā tev ir rīta tā rutīna, kur tu mēģini iespiest to meditēšanu? Es ceļos 6. Es uzreiz pēc pamošanās 5 līdz 10 minūtes meditēju, un tad dodos tālāk gaitās. Ja tas ir, tu piecelies augšā, tu aizēji uz kaut kuru viesistabu, Jā, stabā. stēdies, un tad vienkārši Apsēžos, tad man uzreiz ielec suns klēpī, un tad es to daru. Es elpoju, vienkārši mēģinu neļaut nevienai domai ienākt manī. Un vēl ko es esmu pieķērusi, ja es šīs 5, 10 minūtes tam veltu, šorīt tās bija 7 minūtes, man ir pilnīgi savādāka diena, nekā es to nedaru. Un man ir periodi dzīvē, kad es neatrodu laiku priekš tā, un tad man liekas, nu kā es varu neatrast 5 minūtes dienā priekš sevis? Kāpēc es atrodu visiem citiem laiku, bet sevis nevaru tās 5 minūtes? Tāpēc man viņas īstenībā ir vitāli svarīgas no rīta. Mhm. Kā tu zini, ka tu 7 minūtes meditē šorīt, tu skaiti vai kā? Nē, es uzlieku sev pulkstenī, kad es daru jogu. Jo savādāk, man vajag uzskaitīt sev to laiku, savādāk, es nezinu, cik tas laiks ir. Jo reizēm, piemēram, šorīt 7 minūtes bija, man šķita, ka tās bija viegli, bet vakardien tās bija 4,5 minūtes, un man viņas likās tik grūtas, ka es pat vienreiz pastījos pulkstenī, kas nav ok. Bet ko nozīmē? Tu tā kā uzliec konkrēti taimeri, ja? Nu, tu uzliec pat tās Nē, es neuzlieku taimeru. Es uzlieku tā kā es daru džimu, tā kā jogu pulkstenī, un tad es vienkārši sēžu un neskatos nekur pulkstenī. Es mēģinu vairākas reizes, varbūt es jau pienāku pie secinājuma, ka es gribu beigt, un tad es mierīgi pēlpoju vēl, un tad es paskatos, cik ir pagājis laiks. tādā ziņā, un tad to 4 minūtes likās jau kā mūžība, ja? Jā, Nu, kad vakar man likās 4 minūtes kā mūžība. Šodien 7 minūtes bija ļoti patīkami forši. tas korelē ar to arī, kā tu esi gulējusi iepriekšējā naktī? Jā, Meditēt vai nē, ja? Un cik tu jā. intensīvi strādāji iepriekšējā dienā, ja? Arī, vai es esmu vakarā lietojis telefonu, ko es esmu vakarā darījusi, jā, cik es esmu aizgājusi gulēt, vai es esmu ēdusi vakarā vai nē. Mhm, Tas mhm. viss ļoti ietekmē. Labi, ejam tagad pie lasīšanas kluba, un tad iesim pie hormoniem, ja? Labi.
Kā tas ietekmē miegu. Kas man arī liekas interesanti, jums ir šī kustība, un izstāsta vienkārši no malas tādas foršas sava tā kopiena, jeb community laiks lasīt. Kā radās ideja? Izstāst par to ideju, bet man pat nezinu detaļāk, kurš pie kura atnāca un teica, taisam šādu tā kā rakstnieču lasītāju kopienu. Stāsts ir tāds, ka mēs jau pirms tam ik pa laiciņam ar Ingu Grensbergu, ar Ievu arī tikāmies, vienkārši mēs gribējām parunāt par grāmatām. Un tad Mhm. bija aģentūra Deep White bija izsludinājusi konkursu par 100 brīvprātīgajām stundām. Un Inga Grensberga bija uzrakstījusi pieteikumu par šo laiks lasīt. Tādā pēdējā brīdī es sapratu visīsāko pieteikumu no visiem. Aģentūra Deep White izvērtēja un sapratu, ka viņiem šā ideja patīk, un tad Inga mūs aicināja kopā, kas mēs tur bijām, lasītājs un rakstnieces, un sāka veidoties kustība. Mēs nācām kopā, mēs sākām domāt vispār, ko darīt, kā darīt. Mēs runājām par to, ka cilvēki ļoti daudz šobrīd scrollē telefonu, bet mēs gribam atgriezties pie tā, ka lasīšana ir stilīga un forša, un cik forši ir, ka cilvēki sabiedriskā vietā lasa, nevis scrollē telefonu. Jo mums tā lasīšana dzīvē ļoti lielu lomu spēlēja, bet mēs arī gribējām, lai apkārtējie arī to dara. Jo mēs arī saprotam, ka ļoti svarīgi kritiskai domāšanai un vispār sabiedrībai ir par to, vai mēs lasam un kādu mēs kā sabiedrība veidojamies. Un tā tas viss arī sākās. Tās bija daudz garas tikšanās, un tad 10. jūnijā ar lasījumiem tramvajā tā kustība tā kā sākās. Mēs bijām uz visādiem plakātiem un vilcienos, visādas kampaņas bija. Mēs visu to brīvprātīgi darījām un domājām, kā lai varētu tā ziņa iet ar vien tālāk un tālāk pasaulē. Un tad man šķiet, tas bija jūlijas, kad aģentūra teica, mēs visu izdarījām. Man liekas, tās bija vairāk nekā 100 stundas. Nu tad lūdzu, ņemat grožus savās rokās un tad turpiniet darīt pašas. Un tad mums ir grāmatu klubs, kas notiek reizi mēnesī, mums ir koplasīšanas, kuras mēs darām, tad mēs dažādas pasākumus organizējam. Mums bija pie Rīgas domes, pie Doma baznīcas pagājušajā gadā bija vairāk pasākumi, grāmatu svētkos, nu, visu kaut kur mēs visu kaut ko runājam par un ap, teiksim, grāmatām, par un ap lasīšanu. Bet tas viss ir uz brīvprātības principu. Nav tā, ka jums kāds par to maksā. Tas ir tā kā Tas ir uz brīvprātības principa, bet, piemēram, Rīgas doma priekš tā projektiņu pagājušajā gadā iedeva naudiņu. Tad jau mēs varējām kaut ko arī sev samaksāt. Bet mēs sākumā nezinājām par to, ka mēs bijām iedevuši tāmi, bet mēs nebijām parēķinājuši, ka visādi flomasteri, pildspalvas un viss arī maksā un molberti un viss tās pārējās lietas. Tā kā šobrīd mēs jau esam nedaudz gudrākas. Šobrīd mēs jau par kaut kādām lietām arī liekam tās tāmas, bet pārsvarā tas ir aiz savas vēlmes to darīt. Jā. Bet kāpēc tev to vajag? Baigi labs jautājums, vai ne? Es sev arī reizēm uzdodu to jautājumu. Man ir arī atbilde. Man ļoti patīk lasīt, man patīk runāt par lasīšanu. Un man šķiet, ka tas ir tad, kad kādam cilvēkam kaut kas patīk, un viņš to ar tādu degošām acīm to dara, man patīk, ka tie pārējie pavalkās līdzi. Un kamēr ir tā deksme un tā vēlme, tad man liekas, tas ir jādara, lai tie pārējie arī nāk un to darīt kopā. Man tā ir kopiena, man tie ir mani cilvēki, es viņus saucu par grāmatu draudzenēm, jo es īsti nezinu, vai viņas ir manas draudzenes, bet mēs satiekamies, mēs varam par grāmatām, Inga, vienkārši stundām runāt. Par ko kura lasījusi, kas kurai patīk, kādi jaunumi būs. Tas ir tāds baigais grāmatu burbulis. Jūs ir tā kā līdz privātajā dzīvē aiziet, prom, tu zini, ko teikt to tavu grāmatu draudzeņu tā kā dzīvē? Nu, vai vismaz aptuveni, ne tur līdz Aptuveni es zinu, jā. Es aptuveni zinu, es zinu bērnu skaitu, es zinu statusu, bet mums nav tādas baigās sarunas varbūt par to, par ļoti kaut kādām privātām lietām. Mhm. Vairāk ir par grāmatām, jā. Tad vairāk teikt tas, ka tev ir tā kopiena, kas ir būtīgi socializēts, un tas ir arī nozīmes ir ārpus tava ikdienas burbuļa, ne? Ka tu vari pārslēgt smadzenes uz kaut ko citu, ka tev nav jādomā par kafiju visu laiku un finanšu rādītāju sasniegumiem vai par mājām, bet tev ir pilnīgi kaut kāda cita tā sava vide. Jā. Man liekas, ka tas Ir varētu tā, būt. ir tā. Jāatzīst, ka es jau arī diezgan aizrāvusies ar tām grāmatām esmu. Man bija viens brīdis, kad man bija gandrīz katru vakaru kāds grāmatu pasākums. Tad man arī vīrs teica, ka tā tomēr nevar, kad es bišķiņu mēģinu limitēt tos pasākumus, cik daudz es eju. Kurā brīdī tu lasi grāmatas? Pie tā visa
tīklošana, pilna laika darbs, meditācija no rīta, tu sevis pilnveidošana dažādos kursos, un tagad tu vēl mācies Rīgas ekonomikas Jā. universitātē, ja? Kad tu lasi? Tātad vakardien es pamodos 7:30, un es vienkārši 2,5 stundas lasīju grāmatu. Jā, tas ir mans tāds svētdienas laiks sev, un es izlasīju veselu grāmatu, jā. Bet tad tev ir forši, ja droši vien, es domāju, es aizinu ar sevi, ka tev bērni ir tajā vecumā, ka viņiem vairs nevajag tevi blakus, un ne, ka Jā. es nevarētu 2,5 stundas no rīta lasīt grāmatu, ja vien es neuzliktu multeni tajā brīdī. Un Ja redz, būtu. Inga, un te jau mēs nonākam pie sarunas sākuma, kāpēc man sākās tie visi jautājumi. Man bērniem bija 10, 11 gadi, un tas ir tas vecums, ka viņiem vairs nav vajadzīgi tie vecāki. Viņi jau aiziet savā dzīvē. Un man tas bija ritīgi sāpīgi un grūti, jo es biju pieradusi, ka es visu laiku izpildu kaut kādas vēlmes, tur maizītī, tur oliņu vai kaut ko tādu. Un pienāk tas brīdis, kad tiem bērniem tev vairs nevajag. Šobrīd es viņus uzaicinātu uz kafiju, nemaz nevaru, jo viņas negrib ar mani nākt uz kafiju. Es zinu, ka atkal nāks kādā brīdī, bet šobrīd īsti nē. Un tāpēc jau es varu, un tad arī sākās tie jautājumi, ko darīt savā dzīvē, ka tev ir, tā kā tu vairs neesi tik ļoti vajadzīgs, ka tie pārējie nav atkarīgi no tevis. Un tad tu arī vari tā kā veltīt to laiku sev. Bet man ir vēl viens ieradums, un tas ir mans, es domāju, vislabākais ieradums no visiem, kas man ir. Es katru vakaru vismaz 10 minūtes lasu. Un lai nu kas, lai nu cikos es pārnāktu, piemēram, dziesmu svētkos pārnācu 7 no rīta mājās, un es paņemu grāmatu rokās un bišķiņ palasu. Un ļoti labi ievas pēc tam nāk, vai ne? Nāk, jā. Daudz savādāk es redzu savu nākamo dienu, vai nu es esmu skrolējusi vai lasījusi, bet ja es arī skrolēju, es obligāti palasu nedaudz. Tad Un, jā, man bija viens brīdis, ka man bija mazliet jālimitē, jo man bija tiešām tā, ka man tās grāmatas lasījās viena pēc otras, un tad man bija tā kā, nē, man 11. jāiet gulēt. Šobrīd gluži tā nav, jo, jā, es teju mēģinu jau kaut kādiem 10 iet tagad gulēt, jo es saprotu, ka tas miegs ir svarīgs, bet kaut kādas minūtes es noteikti katru vakaru lasu, jā. nekāpēc es par to gulēšanu teicu, man grāmata kaut kad teica, vislabākās miegs zāles man ir grāmata, viņa paņem, lai lasīja grāmatu un uzreiz nāk miegs. Ka tu īsti tur nepalasi, jo ir jāiet gulēt. Bet tas, ko tu dari, mans vīrs dara tieši to pašu. Viņš varbūt vēl noskatās vēlu Netflix, un es nevaru, man nav vienkārši smadzenēs vietas vēl Netflixam. Viņš atnāk gultā, un tad viņš joprojām 10 minūtes palasa. Un viņš Kindle lasa, tā kā es viņam lieku izslēgt gaismu, jo man traucē, un tad viņš Kindle tur 10 minūtes palasa to grāmatu. Bet tā var salasīties, un tur viņš tā 10 minūtes lasot, tā ir vesela grāmata mēnesī. Protams, cik Un milzīgas izlasīs šādā veidā. Jā, un tad, jā, man tā nedēļas nogalē, ja ir viena diena, kad es varu tā diezgan daudz veltīt laiku lasīšanai, man ļoti patīk, un atvaļinājumā, ja mēs kaut kur braucam, tad man noteikti vajag kādu dienu, kur es vienkārši neko nedaru, bet lasu. Tu Kindle, tev ir kaut kāds priekšrocības Kindles vai papīrs, vai tam nav nozīmes? Vispār man patīk papīrs labāk, man ir arī Kindles, tagad uz Londonu arī ņemšu Kindle līdzi, jo es šantarāmu lasu, un tā ir šāda grāmata, un es nevaru viņu lidmašīnā ņemt līdzi. Bet tā es izvēlos vispār, man ļoti patīk papīrs, man patīk tā papīra smarža, es esmu atkarīga no grāmatas tās smaržas, un jo īpaši no jaunu grāmatas smaržas. Okay, man šantarāms ļoti patiks, tā smējos, bet es jau sen viņu kaut kad izlasīju. Jā, tu esi lasījusi, ja? Ko lūdzu? Tu esi Jā, lasījusi. ļoti sen jau izlasīju to šantarāmu pirms gadiem 5, manuprāt. Tā kā es redzēju, jūs šobrīd jūs viņu aktualizējat to Jā. grāmatu. Es domāju, jā, ka interesanti izvēle, jo tā grāmata jau latviešu, es viņu pat latviski lasīju, man iedeva, jo es pamatā lasu angliski. Man ļoti nepatīk tulkotās grāmatas, es jūtu cauri joprojām, cik labs tulkojums ir to angļu valodu, un arī Kindle ir lētāk, un es ātrāk varu nopirkt, un tad ir interesanti. Par šantarām tas bija arī tāds sautīgu iemeslu dēļ nedaudz, jo es pati gribēju ļoti to grāmatu lasīt, un tad tas ir arī kā tāda motivācija, ka tev ir jāizlasa. Tad mums ir kopiena, mēs esam kaut kādas 140, kas lasa to grāmatu, un attiecīgi, vismaz grupiņā mēs esam tik, un attiecīgi tev, es tagad nevaru viņu nelasīt, kaut gan man liekas, ka man šobrīd vispār nav laika līdz tam, bet man ir jāizlasa tā grāmata. Labi, tad ejam pie hormoniem. Tu jau pieminēji, ka tu mēģini iet 10. gulēt. Kā tu izjūti, kurā, tu esi arī man pirmo grāmatu tagad lasījusi, Jā. un arī otru ekskluzīvu šobrīd, jā. Bet no visa tā, kā tu izjūti, kurā posmā tu esi šobrīd, 44 gadi pēc teorijas, tā ir agrīnā perimenopauze. Ir tāda pēc vidējā, ja skatās, kā tu jūti to. Izjūtu. Un tiešām liels tev paldies, ka tu par to runā, ka par to raksti, jo es nezinu, kā būtu, ja es to visu nezinātu. Es domāju, ka es būtu pie psihiatra nonākusi un mēs kaut ko risinātu, kaut ko citu. Jo, man tas sākās ar miega traucējumiem naktī, ar pamošanos, un es nezināju, ko tas nozīmē pirms tam.
Un, agrāk es vienmēr brīnījos par tām vecajām tantēm, kuras tā kā neguļās no rīta, bet es pati arī tagad esmu to skaitā, ja es pamostos 3, tad es vēl līdz 5 varu pagulēt, bet ja es pamostos 5, nu, tad ir viss vienkārši ir jāceļās augšā. Un es to izjūtu tieši miegā. Jā, man ir trauslāks miegs, man ir sliktāks miegs, un es pati tāda aizkaitinātāka esmu. Un tas miegs ļoti ietekmē, pēc tam arī visu pārējo. Tad, ko es vēl esmu pamanījusi, es pamanījusi to vēderiņu. Un agrāk bija ļoti taisns tāds vēderiņš, tu vienu dienu varēja mazāk ēst, un viņš bija taisns. Šobrīd es nezinu, cik būtu bez ēšanas jābūt, lai viņš būtu taisns. Un, nu jā, to es tā kā jūtu. Un ko vēl es jūtu? Protams, arī jā, tad garstāvoklis, ķermeņa izpausmes, nu, tā kā ķermeņa figūra šobrīd man ir savādāka, un vielmaiņa ir mazinājusies, un tas laikam arī tā viss. Ko tu mēģini darīt? Eju pie taviem ieteiktajiem ārstiem. Es uzsāku arī HAT. Jā, mēs izmēģināsim arī HAT, kā tas darbojās. Progesteronu palietot un testosteronu, jā, palietot, jā. Es šobrīd nevaru teikt, ka es ļoti jūtu rezultātus, jo Mhm. tas, man liekas, ir kaut kādi 3 mēneši, un es tagad mājā došos un skatīsimies tālāk. Un estrogēnu arī tā kā 3 īstenībā. Un tev ir visi 3 jau, jā. Jā, nu, ko lai es saku, līdzjūtība, jā. Bet tas par to miegu, tas arī, ko doktora Erciņa teica arī mūsu pašā pirmajā sarunā, ka visbiežāk sievietes atnāk un tieši tas miegs ir, ko tu visvairāk izjūti. Bet arī tām, kas šobrīd klausās, un man arī nesen viena sieviete rakstīja, vajag sarunu par miegu, un man ir jau saruna ar miegu, par miegu ar Martu Celmiņu, miega ārsti. Superīgi, viņa ir fantastiska. Jā, bet man ir ierakstīts jau. Man ir ierakstīta podkāstu saruna jau ar Martu, jo es pēc tam grāmatā viņu izmantoju. Jā. Bet tas arī, ko Marta tajā brīdī arī saka, ka tie miega traucējumi ir jau kā sekundārs. Tas jau ir sekas tam, kas tev notiek iekšienē, ka pati perimenopauze un tās hormonu izmaiņas neizraisa tik daudz tos miega traucējumus. Tas ir vairāk tā hormonu lēkāšana, tas jau ir kā sekas. Savukārt, tā miega neizgulēšanās ir milzīga ietekme uz visu pārējo, jo es grāmatā īsti neieliku, jo es neatradu ļoti daudz pārliecinošu pētījumus, bet ir tas izsalkuma hormons un ir sāta hormons. Un bija viens pētījums, ko visur visi citē, ka, ja tu neesi 2 naktas gulējis, tev ļoti pieaug tas izsalkuma hormons. Nu, izmainās tas disbalans. Es neieliku grāmatā, jo tam pētījumam nebija ļoti liela tā izlase, bet vienlaikus viņi tā kā ļoti daudz izmanto, jo nav daudz citu pētījumu. Tā kā es kaut kādā mērā tam ticu, es vienkārši arī pēc sevis redzu, es neesmu gulējis, man daudz vairāk gribas ēst, ir tas kašķīgums, tev gribas kaut ko tādu neveselīgo uzēst. Un belly fat arī, nu, vēders, tauki uz vēderu un ar tik ļoti sasaucās, jo galvenais, zini, kas ir, ka tu mēģini nomest to svaru, jā, un viņš nokrīt visur citur, arī tur, kur nevajadzētu. Paliek uz tā vēdera. Tas vēders ir pats pēdējais, kas varbūt tev tur kaut kur noies nost. Es pareizi to sarunu esmu arī dzirdējusi. Bet vēl viena lieta ir, es daudz sliktāk šobrīd tolerēju stresu. Es nezinu, vai tas ir daļa tā miega, bet es jūtu, ka agrāk, nu, man arī ir tā lieta, ka es varu izdarīt ļoti daudz. Bet šobrīd es sāku just, ka es vairs nevaru izdarīt tik daudz, cik es varēju pirms tam. Un man bija tāds viens brīdis, kur es domāju, nē, nu, es laikam tiešām kļūstu veca un es vairs nevaru. Tā kā es neesmu vairs tik spējīga, kā man likās. Bet tad es arī tieši sapratu, ka tas ir ar šo saistīts, kad ir jādara nedaudz mazāk, ir kaut kas jāņem nost. Ar šo man neiet ļoti viegli un jābūt tā kā saudzīgākai pret sevi. Un vēl to es arī izlasīju vienā grāmatā, un tur es tiešām varu paklanīties pie katra vārda, ka sievietēm pēc tā 40 arī kaut kādā dzīves posmā ļoti gribas to vienatni. Gribas vienatni, es skatījos tavu ierakstu, ka tu uz to jūru gribi doties, un tu varēsi sev iedomāties, nezinu, 25 gadu vecumā, ka tev kaut ko tādu gribēsies, vai ne? Nu, tas, laikam, ir tas, ko arī visi saka, tev vairāk gribās nevis iet uz diseni, bet savu dārziņu uztaisīt, vai, es domāju, ja tās pat nevis vienatni, bet klusums. Vienkārši vajag klusumu. Un tas, ko es rakstīju vakar, es tieši ierakstu Instagramā arī karuseli, ka es tiešām pat nevaru podkāstu, jo kādreiz es vienkārši kaut vai gāju skriet vai kā un es klausījos podkāstu, iespēju kaut ko uzzināt jaunu, un es nevaru, man tiešām no rītiem rādio es vairs negribu ieslēgt, man vajag to
klusumu, ka tev tā kā var domas plūst, jo tas troksnis ir tik daudz. Un šo arī Ilza Grasa Ķibila teica arī man tagad pēdējā podkāstu sarunā - stresa tolerance, ka tīri fiziski tu vairāk nevari, un tāpēc, manuprāt, ir ļoti jāpārvērtē un jāpriori. Nevajag atteikties, manuprāt, no lietām. Jo tiešām mums ir tādas visa dzīves pieredze un zināšanas, bet, manuprāt, ir ļoti jāprioritizē, kur tu tagad ieguldi daudz vairāk, kur tu ieguldi savu laiku, kam tu to laiku patērē. Daudz kvalitatīvāk droši vien jāizvērtē, nekam. Tas ir tāds mans uzskats šobrīd ir jāpārskata ļoti. Nu jā, ka tu nevari vairs izšķīst visur, ka tev ir kaut kādas lietas, kuras tev izdodas un patīk, viņas arī ir jādara, bet ka visu vairs nevar. Bet, zini, ko es joprojām domāju par tevi, ka tu joprojām redz brauc uz tādiem pašizglītošanās kursiem vai uz retrītiem, nu, ka tu nesen arī biji pie Rūbeņa, piemēram. Vat te ir tas, kurus piefiksēju, un es negribu teikt, ka tas ir labi vai slikti, es pret sevi vienmēr, protams, nomēru. Vat šis ir tas, kas man ir beidzies. Man vairs neprasās tos kursus. Varbūt man grib tāds praktiskas zināšanas tur. Nu, tad vajag to klusumu, kā klusumu, piemēram, ko neiroloģis Vauna teica, kad nav pat svarīgs tik daudz. Svarīgi ir daba, bet ir sevišķi ir tā perspektīva, ka ir tālums, ka tu vari, tāpēc tā jūra man patīk, ir tas apvārsnes, kas nomērina parasimpātisko nervu sistēmu. Tā ir tā, kas to brēm, tā kā mums lēnām atlaižu. Un to es par to domāju, ka tu joprojām ir tas dzinuls, ka tev gribas meklēt, tev gribas atrast, par sevi izzināt. Te es varu nokomentēt, ka šobrīd es mācos Zviedru ekonomikas augstskolā to mini MBA, un tas ir tā kā hard skills. Es mācos tā kā hard skills. Savukārt, integrālās izglītības institūtā es mācos 3 gadus programma, tā ir vadība un apzinātība, un tur ir tā kā 9 reizes, un tur ir salasīts viss kopā. Un pa lielam tā doma ir tāda, tu nevari vadīt citus, ja tu nevari vadīt pats sevi. Un tur mēs tieši no apzinātības viedokļa mēģinām pieiet visām lietām klāt. Piemēram, pagājušā reize mums bija par emocijām. Mēs mācījāmies par emocijām. Liekas, 44 gados vai ne mācīties, bet es ļoti daudz ko ļoti daudz ko uzzināju. Nākamā reize mums būs par ēnu, par ego. Tās ir vairāk tāds salasījums kopā, kur viņi ļoti forši ir ar Indulu Paiču uztaisījuši. Un tā ir 3 gadi un 3 reizes katru gadu. Es teiktu, gan kā cilvēks, kā mamma vai arī kā vadītājs ļoti daudz ko iemācos tajos kursos. Šis temats ir kaut kas vairāk tāds vadīts un koncentrēts. Jā. Šis nav retrīts, nē. Es būtu gribējusi, es tieši pagājušreiz braucu, es domāju, es reāli gribu uz retrītu, bet nē, tur ir no 7 rītā līdz 9:20, tad kaut kādām pauzītēm, kur tu aizskrien līdz jūrai, tu vienkārši visu laiku mācies un darbojies grupās. Un reflektē. Jā, tā refleksija, tas ir tas, ko es ļoti esmu iemācījušies šobrīd, jā. Super. Pirms nobeidzām, man ir vēl jautājums, kas man ļoti interesē un ko es tagad laikam uzdošu turpmāk visām gudrām sievietēm, kurām es runāšos par finanšu nodrošinājumu. Man reāli uztrauc manas pensijas jautājums. Izklausās šausmīgi boringi un garlaicīgi, bet es esmu bijusi ļoti nevērīga pret pensijas plānu uzkrājumiem. Kaut kā man likās, ka jau kaut kāda man būs kaut cik normāla tā minimālā pensija, tad es saprotu, ja es dzīvošu pensijas vecumā, man tur nekas daudz nebūs. Kā tu domā par savu finansiālo nodrošinājumu pensijas vecumdienās vai pensijas vecumā? Man tas ir ļoti tāds svarīgs topiks. Man ir 3. pensiju līmenis, kurā es katru gadu ieskaitu naudiņu iekšā. Man ir sapirktas akcijas un obligācijas, kurā es arī katru gadu kaut ko nopērku un pielieku klāt. Un vēl katru mēnesi arī es vairākus simtus pārskaitu uz, pērku tos EFT, laikam viņi saucās, jā, tos fondus es arī pērku bankā. Es mēģinu to darīt, ja tu pati tam sako visam līdzi un pati tu to tā kā menedži. Jā, bet tās nav lielas summas un tas ir tāds, obligācijās, tur es varbūt mazliet vairāk tā kā ieliku iekšā, es nopirku. Tas nebija ļoti izsvērts lēmums, teiksim tā. Es vairāk paklausījos, ko Karina Kulberga saka, es papētīju to uzņēmumu, es sapratu, ka man tas uzņēmums patīk un es tās obligācijas vienkārši nopirku. Jo es saprotu, ka tā nauda kontā ir inflācija, viss pārējais un tā naudas vērtība visu laiku krīt. Un man tā finanšu stabilitāte ir tāds ļoti personisks jautājums, jo es negribu būt atkarīga no kāda cita.
Mhm, Jo tu nekad nezini, kas tev ģimenes dzīvē notiks, tāpēc es ļoti gribu, lai man būtu mana nauda. Man vispār jau no pašas bērnības ļoti svarīgi, kad man ir mana nauda. Tāds, mhm, mhm, es vienmēr esmu nolikusi, es esmu ļoti arī krājusi brīžiem, ļoti daudz krājusi. Tā kā ļoti sev visu ņēmusi nost, lai tikai krātu to naudu. Tā kā, šīs tās lietas, ko es daru. Kad es arī saprotu, kad par to otro pensijas līmeni un vispārējo es nezinu, kā būs. Un mhm. valsts man varbūt neko pat neiedos, es tā kā nevaru uz to paļauties, tāpēc es sev, tā kā nolieku un krāju. Bet tās zināšanas tu vienkārši ieguvi pašizglītošanās ceļā. Pašizglītošanās, jā, jā. Es klausos arī, es sekoju līdzi, ko bankas par to saka. Man ik pa gadu, man liekas, gadā reizi ir ar bankas konsultanti arī saruna, kur viņi man tur bišķiņ kaut ko pastāsta, kā vajadzētu labāk darīt. Mhm. Jā. Viņi tā ļoti neitrāli to stāsta, cik es arī jau kad esmu bijusi. Viņi tā kā, nu, jūs varētu arī šādi, jūs varbūt, ka viņi arī nevar tā kā ieteikt, jo tas ir pret viņu noteikumiem, Jā, bet viņi nevar ieteikt. Tad iespējams ar Karīnu var 1 pret 1 arī taisīt. Man liekas, viņi kaut ko tādu arī dara. Bet, ko es vēl gribēju piebilst, un tikko man izskrēja no galvas, man patīk, ka viņi piezvana. Piemēram, man bija pirms tam automātiskais maksājums 3. pensijas līmenim, un es biju palaidusi viņu, tā kā man nebija kontā naudas, ko tajā brīdī pārskaitīt. Un tad kaut kad oktobrī viņi man piezvanīja, viņi teica, nu vai tu neesi domājis? Es teicu, jā, pareizi, paldies, un tad es vienkārši lielāku maksājumu uztaisīju. Nu, man šobrīd ir, es Igaunijā pats speciāli iemaksāju to maksimumu otrā līmenī, jo arī tam otram līmenim tev valsts kaut kādai summai piemaksā klātu. Un tad es arī esmu sākus palielināt tikko 3. pensiju līmenī, bet es domāju, vai vajag vēl kaut ko ārpus, jo man arī, zin, kāds ļoti kutelīgs jautājums, bet es nezinu, kur eksperti runāt, kurš tā kā atklāt pat runāt, lai nebūtu panika. Man ir jautājums, ja sāks karš, kara gadījumā, cik droši ir ieguldīt mūsu banku sistēmās, kas notiek ar bankām, ja sāks karš un ir vienalga kaut kādas situācijas, jā. Un šis ir ļoti jūtīga tēma, manuprāt, bet tas man galvā ik pa laikam jaucās. Nu tā, es negribu biedēt, es vienkārši esmu reālists. Tie, kad jāsagatavojas, kā Ilza Grasčipila teica, vajag plānu B. Mhm. Šis arī man tāds, ko es pēdējā laikā ļoti daudz domāju, kurš būtu tāds eksperts, un arī tur būtu ļoti jūtīgi jādomā, kā par to runāt, lai neizraisītu paniku cilvēkos, kas ir ļoti pareizi, nu, ka atbildība, bet, Man ir padomā tev eksperts. ja nevajag, pēc tam parunāsim Jā. tad, ja. Man izstāstīsi. Labi, nobeigumā. Vai tu šobrīd jūti, vai tev ir apmēram kaut kāds tā kā vīzija vismaz, uz kurien tu ej tālāk? Ko tu gribi darīt? Tu, es nezinu, te ir plāns B vai ne, plāns B, nē, nākamās 5 gadus plāns, bet vai tev ir kaut kādi nolūki punkti, ka tu nezini, varbūt tā kā skaidrs, gribi 5 gadiem tur savā CV redzēt to, bet vismaz uz ko tu gribi iet vai ko tu plāno darīt savā attīstībā vai labsajūtā? Mm, Man ir plāns priekš labsajūtas. Jā, tur man gan ir plāns. Man ir 2 gadas plāns. Es gribētu strādāt 4 dienas nedēļā. Es gribētu 5 dienas brīvas. Ai. Jā, es to ļoti jūtu, ka tas būtu tāds, man ar tām 2 dienām vairs nepietiek. Es nezinu, kā tev, bet man Jā, ar 2 brīvdienām nepietiek. Es man reizēm zina, knapi spēju atķēkties. man būtu plāns nestrādāt pēc 6:00 un nestrādāt brīvdienās. Mans primārais plāns Jā. ir šāds. Es pat sapņoju tur pa 5, jo es kaut kā šobrīd attaisnoju sev, ka es šobrīd strādāju daudz ar domu, ka man ir kaut kāds uzkrājums, vai tas biznesa ieietē kaut kādās sliedēs, tāpēc ar chatbotu runāju par savu biznesa plānu, lai ne tālā nākotnē, bet es varētu no rīta pamosties, saprast, es esmu nogurusi, šodien es negribu strādāt, jā, un es varu Jā. atļauties nestrādāt, tāpēc, ka zinu, ka tā sistēma strādā. Bet tas nozīmē, ka es joprojām strādāju gan vēl vakaros, kad bērni ir aizgājuši gulēt, un brīvdienās, un mans plāns laikam būtu sākt ar šo to labsajūtu. Bet man patīk Jā. tā. Jā, es gan arī šobrīd domāju par to, ka es jau teorētiski tā arī varu darīt, bet es arī vakaros ļoti daudz strādāju un arī tā kā brīvdienās reizēm arī šajās brīvdienās nestrādāju, bet arī jau kaut ko jau atbildēju uz telefonu zvaniem un kaut ko jau bišķiņ pieslēdzos. Es gribētu mācēt, izslēgt to pirmo sistēmu ārā un vispār tā kā brīvdienās neskatīties ne darba ēpastā, ne darba čatos, pilnīgi nekur. Bet tāds nākotnes plāns man būtu, es gribētu 4 dienas nedēļā strādāt. Es gribētu vēl, es šo kalves pieredzi uzskatu kā tādu treniņu sev, jo man ir jāvada daudz cilvēku un arī Gen Z un šādas lietas es to uzskatu kā tādu foršu treniņu, kur es varu trenēties.
un redzēs, kā tas būs nākotnē. Bet es gribētu vēl arī tuvāko 2 gadu laikā noteikti vēl vienu Santiago ceļu aiziet un uz mēnesi es gribētu, jā. Un es gribētu varēt atslēgties pavisam, arī sakārtot visu darbā tā, lai, ja es neesmu, piemēram, mēnesi, ka viss tur notiek. Jo šobrīd man tāda sajūta, ka tas nebūtu iespējams, jo es visu laiku esmu tā kā always on, teiksim tā. Mhm, mhm. Jā. Es piekrišanu, tur jāsāk iekšē būt vairāk runa ir par tavu iekšējo sajūtu, nevis par to, ka pārējie nespēs bez tevi tikt galā. Un, ka Jā. tev pašam tiek galā, tas ir, ka bez tevis izdzīvos, un pat ja arī būs kaut kāda ziepstika un tā, tas viss ir tā kā risināms. Viss jau ir izcināms, un noteikti nav tā, ka es esmu neaizstājama viennozīmīgi. Nē, tur daudz ir gudrāki un zinošāki darbā. Bet Ok. tas ir par sevi pašu, jā. Jā, nu labi, ļoti labi, liels tev paldies. Neplānot vīrs pārādās dienas laikā mājās no darba. Interesanti. Iešu noskaidrot, kas noticis. Bet labi, Elīna, milzīgs tev paldies. Satiekamies klātienē. Arī tev, kas tu klausījies vai arī skatījies, ja tev ir vēl kādi jautājumi vai ierosinājumi par tēmām vai kaut kādas piebildes, droši rakst komentāros vai raksti man pašai. Un tiekamies kaut kur klātienē. Jā, čau! Paldies tev liels, atā!